Labdien! Šodien mums ir kārtējā saruna komplimentu mēneša ietvaros par un ap labu klientu servisu. Un šodien mums ciemos ir Joanna no Auto un transporta direkcijas, klientu servisu apkalpošanas daļas vadītāja. Es pareizi pieteicu. Super! Man liels prieks, jo īpaši tādēļ, kad Auto transporta direkcija, ja es nekļūdos, ir valsts uzņēmums. Un man liels prieks, kad arī valsts uzņēmumi seko līdz tam, ko par viņiem domā klienti, mēra klientu apmierinātību, un, manuprāt, tas nav ļoti izplatīta prakse valsts uzņēmumos. Es ceru, ka tas būs arvien vairāk un vairāk, bet es tiešām priecājos par to, ka jūs to dariet. Un tādēļ man bija īpaši interesanti šodien aprunāties. Un, tad principā varbūt pāris vārdos, ko jūs dariet klientu apmierinātības sakarā, kā jūs dariet, kādēļ to dariet. Būšu ļoti priecīgs dzirdēt viedokli. Mēs diezgan sen jau strādājam pie tā, lai novērtētu mūsu klientu apmierinātību. Un, kā mēs to darām? Mēs katru gadu, parasti uz gada beigām, veicam klientu apmierinātības aptauju. Un tā rezultātā arī saprotam, kādas ir tās lietas, kas vajadzētu labot, pilnveidot. Mums ir ļoti svarīgs klientu viedoklis. Tas ir standarta pasākums, ko mēs parasti praktizējam katru gadu. Un, protams, kad mums notiek arī gada laika dažādas citas aptaujas, vairāk tas ir kaut kādā noteiktā virzienā, vai tur par kaut kādiem konkrētiem pakalpojumiem, ko veic citu daļu pārstāvji. Bet tas, kas mums ļoti uzrunāja, bija arī komplimentu mēneša akcija no pagājušā gadā, kas arī pavara mums papildus iespējas redzēt tās lietas, kam vajadzētu pievērst uzmanību varbūt vairāk, jo mēs savās aptaujās vairāk orientējamies uz to, pie kā mums vajadzētu tīri piestrādāt no e-vides, no e-pakalpojumiem, bet komplimentu mēnesis tas ir stāsts jau par citu. Tas ir stāsts arī par to, ko dabū arī mūsu darbinieki, vai viņi ir apmierināti arī, jo komplimentu mēnesis mums ir vairāk tāds stāsts par, tas ir ļoti būtiski arī var iespaidot to, kā jūtas mūsu pašu kolēģi, un no viņu sajūtām, no viņu attieksmes, tas arī izriet tas, kad kā jūtas arī klienti, jo klienti ļoti jūt to vidi, kurā viņi ienāk, un mūsu darbiniekiem saņemot komplimentus, viņi var dot arī vairāk. Atplaukst. Jā, tas man prieks dzirdēt, tāpēc, ka tā arī bija tāda mūsu doma kopumā, jo man liekas, tas process vienmēr ir saistīts. Tas nav tikai par to, ka uzņēmums jautā klientiem, vai viņi ir apmierināti, bet tas arī ir apusējs process, jo tas, ko mēs arī secinām, arī citās sarunās un kopumā komplimentu mēnesī, kad šie cilvēku, viņu vai kāds paldies vai smaids, ļoti, ļoti ietekmē to otru pusi, un, protams, ja apkalpojušam cilvēkam visu dienu nāk tikai nīgras sejas, protams, viņš kaut kādā veidā dienas beigās paliek kaut kur līdzīgi vai otrādi, ja viņam pasaka, ka tur pasmaida, pajoko, pasaka kaut ko foršu, tad viņam diena uzlabojās, un arī tas klients saņem jau atkal daudz. Viss aiziet pa ķēdi. Precīzi. Un līdz ar to, ja klienti mums dod to labo, mēs arī attiecīgi 10 reizes vairāk dos viņam atpakaļ. Un tas var padarīt dienu labāku īstenībā arī. Un arī klientam atnākot pie mums, ja mēs rādam to pozitīvu arī iespaidu, pozitīvu apkalpošanas pieredzi, tad klients atnākot drūms, viņš saņem no mums tiešām to tādu enerģijas lādiņu. Pēc tam viņš aiziet un viņš citu cilvēku dzīvi var padarīt labāk. Super, tiešām prieks dzirdēt. Jūs minējāt arī, ka jums ir tādas tekošās aptājas, ko jūs veiciet, un tad ir komplimentu mēnesis. Es saprotu, ka tur, protams, atšķirās jautājumu veids, kā tu jautā, bet, vai tie rezultāti ir kā krasi atšķirīgi, vai jūs viņus kaut kādā veidā salīdziniet, vai viņi ir vispār salīdzināmi? Mēs salīdzinām rādītājus, kas ir, piemēram, mēs veicam 24. gadā un 23. gadā, un attiecīgi 22. Mēs salīdzinām tos rādītājus, mēģinām saprast tās lietas, kuras nav mainījušās,
vai kuram vajadzētu padziļinātāku izpēti taisīt. To mēs darām. Mēs mēram, attiecīgi tas, kā tas izpaužas, faktiski ar koeficientiem. Jo mums ir noteikts rādītājs, ka, piemēram, mums ir jāsaņem vērtējums nemazāk par noteiktu procentu, kad tur ir visas nepieciešamas formulas piemērotas. Līdz ar to mums ir arī uzstādīti mērķi katram gadam, ka mēs nedrīkstam, mums ir jāiet uz to, ka, piemēram, apmierinātības rādītājiem vajadzētu būt nemazākam par. Līdz ar to mums ir mērķis dabūt to skaitli. Pēdējos gados mums tas ļoti veiksmīgi ir izdevies. Un, protams, ka mums ir mērķis augt. Tas priecē, teiksim, jo mēs tā tam arī jāstrādā, kad ir jābūt, teiksim, kaut kādām uzstādībām, cik mēs gribam, lai klienti ir apmierināti. Protams, tas nav, vismaz pēc manas pieredzes, tas nav īstermiņa pasākums, un, protams, pie tā jāstrādā. Un tas arī apliecina tajos jūsu rezultātos. Bet, jebkurā gadījumā, skaidrs, ka atsauksmes ir dažādas, un, protams, gadās arī, kad klienti nav apmierināti. Man liekas, tas ir tikai normāli, tāpēc, ka mēs esam cilvēki, mēs visi cenšamies, bet gadās dažādi, teiksim, kā jūs varbūt strādājat ar tām negatīvajām, vai, ja jūs varat padalīties savu pieredzi, ko jūs dariet, varbūt arī kaut kādu ieteikumu, teiksim, kā, piemēram, vai ir iespējams jūsu nozarē, teiksim, negatīvu atsauksmi pārvērst par pozitīvu, jo es arī izstāstīju piemēru, kad, teiksim, ja tur Degvielas uzpildes stacijā cilvēks stāv, viņš grib nezinu, nopirkt hotdogu, bet viņš stāv ļoti, tas tāds reāls piemērs, viņš stāv ļoti ilgi, viņš ir dusmīgs, viņš ir izsaucis, un viņš, kamēr stāv rindā, viņš ielēks tur, nezinu, Google reviews, hei, tā viss slikti, man gribās ēst, 20 minūtes pagājuši, kur ir mans hotdogs, un tad automatizācija rezultātā šī ziņa nonāk pie Degvielas uzpildes stacijas vadītājas. Un tā, ka viņš beidzot ir ticis pie tās rindas, un saņem to savu hotdogu, tad viņam, principā, uzdāvina bezmaksas kafiju un pasaka, mums šodien tā kā ir cilvēki slimi, mēs esam mazāk, paldies, ka atcēja atsauksmi, mēs cenšamies lūdzu tev bezmaksas kafiju, un tajā brīdī viņš ir pārsteigts un iespējams kļūst par daudz lojālāku klientu nekā bija pirms tam. Varbūt jūs no savas pieredzes, teiksim, ko jūs dariet ar negatīvām atsauksmēm, kā jūs viņiem strādājat, varbūt ir kaut kādas idejas vai padomi? Mums tādi gadījumi notiek, un te ir galvenais, primāri, ko visi mūsu kolēģi dara, gan telefona zvanos, cilvēki, kas apkalpo klientus gan klātienē, gan e-vidē. Pirmkārt ir pašiem jāsaglabā miers, tas ir pirmkārt. Jo tikai mierīgi un līdzsvaroti, teiksim, iekšēji darbinieki varēs šo situāciju uztvert ar vēsu prātu un varētu arī rēģēt pareizi. Jo celt augšā un vairāk to konfliktu veicināt, tas nevienam nenesīs neko labu. Bet mums praksē ir tas, ka mēs mēģinām uzreiz operatīvi rēģēt uz klientu tādiem, teiksim, neapmierinātību, pieslēgt augstāk, teiksim, amatos, ja ir speciālists, tad augstāk stāvošais amats ir eksperts, tad, lai viņš varētu iejaukties un arī to situāciju veicināt uz tādu pozitīvu risinājumu. Protams, ka mēs atvainojamies, protams, kad mēs šo situāciju ņemam vērā nākotnē, lai nepieļautu to. Bet teiksim, tas ir tās situācijas, kas vienmēr notiks. Un, galvenais, ko nevajadzētu laist to visu garām, neņemt vērā un turpināt tādā pašā garā, neko nelabojot. Mēs tāpēc arī piedalāmies visa veida. Mēs gribam pēc iespējas biežāk dabūt atgriezenisku saiti arī pēc apkalpošanas. Mums salīdzinoši nesen tika ieviest arī klātienes klientu pēcapkalpošanas novērtēšana, kad mums momentā ir svarīgi pēc apkalpošanas saprast, kā cilvēks jūtas. Vai viņš ir apmierināts vai nav apmierināts, jo tas ļaus mums arī uzreiz saprast, ko mēs darām un ko mēs nedaram pareizi. Tāpēc arī viens no ieteikumiem varētu būt, kad, teiksim, kā saprast, kā jūtas klients, ieviest kaut kādu uzreiz pēc apkalpošanas novērtēšanu, vai planšetu veidā, vai kaut kā savādāk, bet planšetu veids ir tiešām tāds ļoti
mūsdienīgs risinājums. Mēs viņu salīdzinoši nesen arī ieviesam, un tas ir ļoti labs veids, kā tā teiksim tieši saistī jau zināt, kas notiek ar mūsu klientiem. Jā, jo tas arī, ko es vienmēr klientiem iesaku un konsultējot, saku, kad ir svarīgi, lai klients, lai viņiem vienmēr ir iespēja to atgrieznisko saiti sniegt. Ja, jo dažkārt ir, teiksim, klientam kaut kas varbūt nelīdz galam patīk, vai pat arī ļoti patīk, viņš grib tā kā sniegt kaut kādu sajūsmu, un tad nav kur, ja, un tad viņš mēģina tur iet mājaslapā, meklē, un tad vēl, un tad nav, un tad beigās, ka nav, tad nav. Un beigās arī neko nesniedz, ja, tāpēc ir jāpadara ļoti viegli pieejama šī atsauksmes sniegšanas iespēja, jo, tā kā jūs sakiet, principā, teiksim, ja ir iespēja, klients arī labprāt to sniedz. Jā, es arī vēl saskāries ar tādām situācijām, kad ir tā saucamie, es viņu saucu par pilnmēnesi klientiem, ja, teiksim, ja, arī, viņi vienmēr ir, jā, un tā kā noteikti arī jums ir, un skaidrs viņiem, jebkurā gadījumā jārēķinās laipni, jāatbild. Bet tas mans padoms vienmēr ir, kad nemainīt sistēmu, jo viņi, pieņemsim, viņi kā, 3-5% no vispār no visām atsauksmēm, un viņi tādi ir, un tad galvenais neko nemainīt sistēmā, balstoties uz viņu vajadzībām, jo pretējām gadījumā cieši tie pārējie visi, jo nekur varbūt, kuriem ir tāda varbūt patiesāka vēlme kaut ko sniegt. Mums ir izveidojis arī tās savs iekšējie joku stāsti arī par to, ka, ja ir pilnmēnesis, tad mēs vienkārši saglabājam vēsu prātu un mēģinam darīt savu darbu pēc iespējas labāk. Jā, drusciņ vairāk nekā parasti, bet ņemot vērā to, ka tas ir tas, kas ietekmē to vidi, un mums nedrīkst tam ļauties, un tiešām jāsaglabā savs tēls un jādara viss profesionāli, bet ar empātiju un ar tādu. Protams, galvenais ir apzināties, kad arī tāda veida komentāri var būt, un tāpēc būt tam gataviem. Jūs arī pieminējāt tās planšetes, kas nesen ieviestas, principā, teiksim, par to tehnoloģiju nozīmi, varbūt jau var iekomentēt, cik, teiksim, tas varbūt, palīdz, mēs atceramies, tad gadu desmitus apkārt bija tur atsauksmi ierosinājuma grāmatas, ja, un, teiksim, tagad kā tehnoloģijas ļauj to darīt daudz vieglāk, cik tādā jūsu vērtējumā tam ir liela nozīme, un varbūt arī, vai atkal, tādā ieteikuma formā, vai tām tehnoloģijām vajag uzticēties, vajag viņas ievērst vai nevajag, ja var kādu komentāru. Tehnoloģiem ir jābūt un jāiet līdzi tam laikam, un jo mums ir dažādi klienti, ir advancētāki, ir mazāk advancētāki, bet jāiet uz priekšu, un līdz ar to arī tie klienti, kas sākotnēji var nemācēt kaut ko lietot, mēs mācam, mēs iedrošinam, mēs izglītojam arī uz vietas un arī telefoniski, jo tā ir nākotnē, un tas tiešām atvieglo ne tikai par mūsu darbu, bet arī klientiem pātrina to apkalpošanas procesu. Un ja klienti būs pretim nākošie arī šīm izmaiņām, tad attiecīgi tas arī viņiem pašiem nesīs to pievienoto vērtību. Un līdz ar to mēs jau diezgan ilgi aicinam klientus lietot e-vidi, pašiem sevi apkalpot, pašiem pieteikt visu maksimāli. Tiem pakalpojumiem, kam arī var, jo mums vēl ir kur augt, un ne visi pakalpojumi mums ir pieejami e-vidē, bet jebkurā gadījumā šī ir nākotne, un mēs pie tā strādājam un domājam, un atsauksme grāmatas, tā arī ir laba lieta, kas paliek, grāmatām, ko pašķirstīt, ielikt plauktiņā, un tā var kalpot par piemiņu. Bet tas ir cits. Bet viņi arī var, arī šobrīd digitālā veidā, viņi varbūt un palikt. Protams, apkopot arī šobrīd, tās atsauksmes pozitīvas, negatīvas, un galā gribās pozitīvās uzlikt sienas, to var izdarīt, jo viņas jau ir viegli. Mēs arī turpināsim strādāt, un turpinām, mums ir diezgan tādi lieli mērķi attiecībā uz mūsu e-pakalpojumu vides attīstību. Līdz ar to, tikai uz priekšu. Tas ir ļoti svarīgi. Jā. Kā es teicu, man liels prieks, ka jūs uzņēmums no valsts pārvaldes puses to dariet. Varbūt ir kaut kas, ko jūs varat iedrošināt arī citiem valsts uzņēmumiem, jo jūs kaut kādu laiku jau mēriet klientu apmierinātību. Es pieļauju, ka būtu arī kaut kādā mērā klienti varbūt būtu pārsteigti, ka viņi ar to sastopās valsts pārvaldes pusē. Vai ir kāds iedrošinājums citiem uzņēmumiem valsts pārvaldē, kāpēc to vajag darīt un kāpēc tas dod kaut kādu arī reālu pienesumu?
Es domāju, ka teiksim, tas ir mans subjektīvais viedoklis, ja vienmēr ir labi zināt otru pusi. Un otru pusi mēs varam uzzināt tikai saņemot no viņiem atgriezenisku saiti un dodot iespēju dot to atgriezenisku saiti. Līdz ar to vinnētāji šajā pasākumā būs abas divas puses. Un lielākais vinnētājs būs tas, kas dos iespēju klientiem dot atgriezenisku saiti, izteikties. Tāpēc mums tā ir pievienota vērtība. Citiem tas ir arī atkarīgs no daudziem faktoriem, kurus es varbūt nevarēšu minēt. Ja? Bet šo lēmumu pieņem attiecīgas puses, bet manā skatījumā tas viennozīmīgi var uzlabot ne tikai klientu apkalpošanas procesus, uzlabot atmosfēru kolektīvā, ja mēs tālāk ejam arī uzņēmuma, tēla reputāciju un tā tālāk. Ja? Tā kā tam visam ir daudz lielāka nozīme nekā varbūt sākotnēji liekas, ko mēs dosim klientam iespēju izteikties. Tas ir tāds maziņa lieta, no kuras pēc tam var izaugt liels, tā kā, teiksim, kaut kāds, liela lieta, kas dos rezultātu un pievienotu vērtību. Tāpēc, mēs ar savu piemēru varam iedrošināt, kad tādos pasākumos ir jāpiedalās un klientiem jādod iespēja paust savu viedokli, jebkuru. Jā, super. Tiešām prieks, teiksim, kā es teicu, pat tieši par to valsts sektoru, jo dažkārt varbūt arī, teiksim, liekas kādiem, ka ko tad tur mēs tāpat jau mēs neko nevaram, bet man liekas, ka tikai caur to, kad iesaistās gan uzņēmēji, gan valsts sektors, gan arī, kā mēs arī sākumā teicām, arī paši šie, teiksim, atsauksmes sniedzēji, ja viņi zina, ka viņus uzklausa. Un tas svarīgākais, kad ja es kaut ko pateicu, man sadzird un kaut kas mainās, tajās attiecībās, tas ir labākais rezultāts, kas var būt. Ja tieši tajā brīdī sākas darbs. Ja tad, kad mēs saņemam to atgriezenisku saiti, tad mēs saprotam, kas nav pareizi, un tad mēs sākam darīt, lai šo novērstu, vai izlabotu, vai kaut ko pamainītu. Ja. Tas ir tiešām ļoti vērtīgi, un tā ir neatņemama jebkuras apkalpošanas sastāvdaļa. Tad vēl viena tēma, varbūt, ko es gribēju mazliet pieskart, teiksim, par tādām kopējām tendencēm klientu apkalpošanā, varbūt, cik jūs, teiksim, aktīvi sekojat vai nesekojat, teiksim, tā visai attīstībai, un varbūt varētu kaut ko iezīmēt, un teiksim, tas arī uz ko jūs ejiet. Jūs jau, manuprāt, ļoti esiet labs piemērs, jo diezgan daudz pieminējāt, ka nevis tikai mēriet klientu apmierinātību, bet momentāli reaģējiet. Ja tas, ko es klientiem vienmēr saku, ja jūs mēriet, tad obligāti kaut ko dariet. Jo jūs nedariet, tad labāk nedarīt un nezināt, nekā. Bet par tām tendencēm varbūt kaut kas ir. Kopumā es arī, vispār, ja mēs skatāmies plašāk, vispār klientu apkalpošanu, es arī kā kliente, es ļoti bieži novēroju, kas šobrīd notiek. Un skaidrs, ka es redzu pozitīvas tādas vēsmas, pozitīvas tendences. Par klientiem tiek domāts, no klientiem tiek prasīta ļoti daudzas vietās arī atgriezeniska saite. Ļoti daudzās ir dažādas arī, teiksim, tās kaut kādas var redzēt, ka klients ir ļoti svarīgs un ka klients ir pirmajā vieta. Un šeit es noteikti gribētu pateikt, ka varbūt mūsu sabiedrība vēl nav gatava tam, kad mēs esam tikai elektroniski, tādi advancētāki, un ka mums ir tāds vēl pārējais posms, ir cilvēki, kuriem vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuriem vēl atsaucās tas sajūtas, kad vajag parunāt, vajag padarīt to dienu labāku ar to, kad es atnāku un man ir pretī tieši cilvēks un es ar viņu runāju un man uzreiz ir priecīgi un es nejūtos vientuļš. Bet ir cilvēki, kuri dzīvo ātrumā un arī tas ir labi, jo viņiem viss ir saplānots. Līdz ar to šeit jābūt tādam kā līdzsvaram, un es redzu to, ka
organizācijas par to domā, un viņi domā gan par vienu pusi, gan par otru pusi. Nu, es to arī saku, gan ņemot vērā mūsu organizāciju, kā darbojamies, un arī to, kas šobrīd tiek piedāvāts, jo principā jebkura, teiksim, organizācija, daudzas organizācijas, es par visam nepateikšu, protams, kad tiek padomāts par dažāda, teiksim, tā. Varbūt nākās labs, piemērs, es domāju, galvā, ko pieņemsim jūs pati kā pakalpojumu saņēmēji, varbūt nākās labs piemērs, ko varētu uzslavēt. Nezinu, pēdējās nedēļas mēneša laikā, piemēram, tur bija, vai varbūt otrādi, varbūt kaut kas, kas... Piemēram, tas, kas man patika, es nepateikšu tagad poliklīniku, bet kas man uzrunāja, tas, kad man nevajadzēja gaidīt rindā poliklīnika reģistratūra, lai samaksātu par apkalpošanu. Es pienāku, tur jau stāv aparāts, es pielieku savu pasi vai vēl kaut kā, lai mani identificētu, es samaksāju caur aparātu, saņemu čeku un dodos jau pie ārsta. Tas ir ļoti liels laika ietaupījums. Jo rindās, reģistratūrās var gaidīt diezgan ilgi, ka tas ir tāds pozitīvais. Vēl tā kā man periodiski, teiksim, ārpus darba laika es pie ārsta varu arī aiziet, tad arī tas, kas mani ļoti iepatikās, kad arī viena no medicīniskām iestādēm varēja, piemēram, pie iziešanas uz durvīm noskenē QR kodu un novērtē savu apkalpošanu, kas arī tāds pozitīvs piemērs, protams, tiem, kas lieto tos telefonus, tā kā tas ir tāds. Tas ir no tāda viedokļa arī, kas organizācijām būtu uzlabot kaut ko, un pirmajā gadījumā, ko es pastāstīju, pātrinātu apkalpošanu un klientiem radītos tāda pozitīva pieredze, un viņi uzskatītu, pasākums aiziet pie ārsta, tas nav nekas tāds sarežģīts. Bet, protams, arī kaut kādas citas lietas, kas pie apkalpošanas ir, mazi sīkumi, kas ir kafija, tēja, kaut kādi bērnu stūrītes, elementāra lieta, padomāt par bērniem. Mēs, starp citu, arī pagājušā gadā šādu bērnu stūrīti uztaisījām, un tas to atmosfēru padara tādu maigāku, ģimeniskāku, uz ģimeni vērstu, ģimene domā par to, kā vecāki var nākt ar bērniem, un arī par šo daļu tiek padomāts. Tur ir, es domāju, ka katrai organizācijai ir savas savi knifiņi, bet viņiem ir jābūt. Bez knifiņiem mēs neliksim klientiem, nevis neliksim, bet mēs, knifiņi palīdz atgriezt klientus pie mums atpakaļ, un klientam nākot uz jebkuru organizāciju ir jānāk ar prieku. Un to pozitīvu prieku var radīt ne tikai ar apkalpošanu, bet arī ar to atmosfēru, kas tiek radīta arī apkalpošanas laikā, tā vide un, ieskaitot tos visus knifiņus, kas ir. Super, man prieks dzirdēt. Es jūs, varētu iecelt uzreiz par klientu apmierinātības ministru valstī, un principā visās valsts iestādēs, teiksim, šādā veidā domāt, man liekas, tas tikai mēs ļoti ātri nonāk pie super rezultāta, bet forši, ka mēs darām katrs savā pusē kaut kādas mazas lietiņas, arī mēs ar komplementu mēnešu to mēģinām darīt. Pašā nobeigumā, man liekas, mums bija brīnišķīga saruna. Pašā nobeigumā varbūt, kaut kāds novēlējums pārējiem komplementu mēneša dalībniekiem. Novēlējums iet šo pašu ceļu. Salīdzināt sevi ar iepriekšējo sevi. Un, teiksim, izdarīt pareizus secinājumus, saprast tās lietas, kuras var pilnveidot, bet iet, savu ceļu, pilnveidot sevi un izmantot iespēju pabūt šo foršo organizāciju cilvēku atmosfērā, kas uzlādē, kas tiešām dod motivāciju, kas dod to uzrāvienu un padomāt plašāk arī, kad šis ir ļoti labs īstenībā starts
sāk kaut ko vispār savādāk varbūt darīt. Varbūt vienkārši pat konceptu pamainīt. Ja? Ka tā ir tiešām ļoti tāda pirmais pakāpiens un tālāk tikai uz augšu. Es šo pasaukumu atbalstu un 2. gadu uzrunāju vadību, un es ļoti ceru, ka mēs turpināsim turpmāk piedalīties. Un, mums tas ir ļoti interesants piedzīvojums. Un, ceram, ka arī pārējiem tiešām gribēs iet kopā, un tādā veidā mēs paplašināsim to mūsu komūnu, jā, komūnu arī, un arī, es atvainojos, ka es pārdots, jā, bet skaidrs, kad ir, tā kā jūs teicāt, principā, tas teiciens, kad vēlns slēpjas sīkumos, jā, un tās mazās lietas ir ļoti būtiskas, un arī ar maziem solīšiem sākot ar mazām lietām, komplimentu mēnesi, iespējams, kādam vispār ir pirmais solis tajā virzienā. Bet forši, jā, forši. Es vēl gribētu tādu kā tēzes veidu pateikt, kad no mazuma rodas diženums, jā, un tas ir tiešām mazs solītis, mazumiņš, bet tas var tiešām izvērsties tik plaši, ka pat nebūtu neviens aizdomājis, cik tas ir tā jau globālā līmenī izaudzis. Super. Man tiešām bija ļoti patīkama saruna. Jā, man liekas, ka bija ritīgi forši. Un es domāju, ka tas būs šī mūsu saruna noteikti būs iedrošinājums daudziem. Vienalga, vai tas būtu komplimentu mēneša ietvaros vai nē, bet sāk domāt par klientu apmierinātību un aizdomāties par to un sākt ar mazumiņu uz diženumu, tā kā jūs teicāt. Super. Paldies. Paldies.